Lai pievienotu ierakstu, atveram WhatsApp un nosūtam balsziņu par to, kas notiek objekta. Piemēram, šodien 5 cilvēki 5 stundu laika iebetonē 10 kubikmetru betonu. Mašīna ar koka materiāliem kavējas par 3 stundām, kā arī 2 darbinieki 3 stundas griež stiegrojumu kā papildu darbus. Pievienojam arī bildes. Ziņa tiek saglabāta strukturēta veida tiešsaite pie atbilstoša projekta. Varam redzēt, ka mākslīgais intelekts sadalīja ziņu 3 pozīcijas. No ziņas izvilka gan darba aprakstu, gan apjomus, gan cilvēka skaitu, gan darba ilgumu. Varam atvērt žurnālu. Varam apskatīt bildes un labot ierakstus. Ja nepieciešams, ziņu varam sūtīt uz BIS. Varam arī nofotografēt pavadzīmi ar materiāliem, kas nonāk objekta. Mākslīgais intelekts automatiski izvelk un saglabā katru pozīciju noliktavā. Ja nepieciešams, materiālu varam pa taisnu sūtīt uz BIS. Šāda veida mēs varam ērti redzēt, kas notiek objektam. Un šis ir Works Recorde. Paldies par uzmanību!